Redziet, tad, kad jūs ņemat uz darbu ierastās sviestmājas vai vienkārši gaļas gabalu sausu ēdat un sakat, ka jūs nekur neiet, tad, patiešām ir tā, ka, visi tur, bet ja jūs paņemat kaut ko interesantu līdzi, ja, un attaisat smuku trauciņu, no kur jūs to visu ņemat ārā un sakat, ka tas ir garšīgs, vai to jūs nesen iemācieties, nemēģinot te stāstīt, ka tie ir tur figūras draugi, un es tagad tur samazinu svaru, vienkārši, tad, kad cilvēks sāk redzēt, cik skaisti ēdienu jūs ņemat līdzi, daudzi pārdomājat sevišķi šajos laikos, vai vispār vērciet uz kaut kādu kafejnīcu. Un tagad, kad ir rudens, man vienmēr liekas, ka vajag izmantot maksimāli daudz vitamīnus, cik nu vien var. Viens no brīnumiem, ko es atklāju pirms 3 gadiem un 2 gadus lietoju pati, tas ir ķirbis. Un tad bez šabām visi iespējamie zaļumi. Šeit konkrēti ir sagriezta kinza, dilles, seleriju kāti ļoti smalki, un seleriju lapiņas, dilles es teicu, ja? Un tagad, ko tad ar visu šo te darīt? Viens ir. Mēs visi zinām un daudz runājam par to, ka mēs ēdam biezpienu. Un biezpienu mēs varam ēst gan saldu, gan stāļu, gan dažādās masās. Šeit ir sagatavota biezpienu masa, ko mēs varam izmantot dažādos veidos. Kāpēc es viņu minu kopā ar šiem zaļumiem? Ir tā, ka mēs mājās, kad mēs gatavojam, mēs sakām, visu es vēl varu, bet tad, kad nāk viesības, tad man viss ir tā kā parasts, kā tradicionāli, kā pierasts, un ko tad es tur varu, es taču visiem nestāstīšu, ka es tagad pārtieku tikai no dārziņiem gandrīz un tā tālāk, kaut gan mums tā nemaz nevajadzētu. Un tad ir, kad varam izmantot biezpienu, gatavojot mazas ātrās uzkodības. Vienas ir pilnīgās vitamīnu uzkodas, ko mēs tagad tūlīt darīsim. Tā, šeit ir guķīts ar visu mīsu. Var arī bez mīzes, ja, bet viņš vienkārši zaļāks un smukāks izskatās. Un tā vienu karotīti man nozita, kur ir? Vienu karotīti. Tā. Nostācīsim šo biezpienu, un galvenais ir tas, ka, piemēram, tādu biezpienu masu sagatavot, 3 dienas var turēt ledskapī noteikti un ēst, ja? Un nevajag katru dienu to taisīt. Un ko likt tajā biezpienu masā? Šajā konkrēti ir ķimenes, puķkāposti un marinēti ķiploki. Vēl ir druscītiņi dižonas sinepes, tas būtu vienalga kādas sinepes, vienkārši man tādas šoreiz bija mājās. Un druscītiņi ir pielieti sarkanā tīģeļa mērcīti, vienkārši, lai būtu tāds īsti pikantais. Un dīvainākais ir tas, ka šādi līdzīgi gatavot var arī saldo masu. Biezpienas puķkāposti paliek arī saldējai masai, lai cik jocīgi neliktos, svaigi puķkāposti saldējai masai. Tikai tad tai saldējai masai liek klāt, piemēram, vai banānu, vai bumbieri, tā, lai tai masai arī būtu kaut kāds saldums. Un tad šīs te bumbiņas, ko es tagad taisu, neliek visu uz gurķa, bet liek, piemēram, uz ābolu. Un ābolu pārkais ar kanēlīti, es domāju, vai tad pārkais ar kanēlīti, jo ābols parasti stāvot paliek brūns, labi, viņi var iemērkt citronā, viņš paliks arī balts ilsors, bet kanēls jau vispār piedod labu garšu. Un tad tās saldās bumbiņas, šitās mēs vārtīsim tā zaļumos, bet saldās bumbiņas savukārt var apvārtīt vai nu ļoti smalki sabērstās kaut kādās sēkliņās, vai smalki sabērstos riekštos, smalki sabērstās mandelēs, vai vislētākais smalki sabērstajās sausmaizītēs. Tās bumbiņas apvārt, un tad liek uz to āboli, tad iznāk tie saldie uzkošamie. Un tas process, principā, ir ļoti vienkārši skaists, ka mājās vajadzētu, es rokas mazgāju, bet, ja kādam liekas tā, tad jūs varat tā kā neēst, ja negribās, vismaz redzēsiet to procesu. Mājās es tu vairāk visu darbojos vēl ar rokām, bet, ja televīzijā sirmais jūs redzat darbojas ar rokām, ja, tad es domāju, ka, nekas redzat, un tad šādu te bumbiņu uzliek. Izskatās jau diezgan smuki. Jā, un tad, kad vēl tūlīt varēsiet arī pagaršot. Un šīs te idejas radušās ir tikai un vienīgi pateicoties jums, kad es sāku vadīt grupas, kad mums bija, konkrēti bija crème bonjour prezentācija savā laikā. Un iedod mums tās buņģiņas, ko tad es nenolikšu buņģiņu vidū un neteikšu, tad meitenes tā, prezentācija ņemat karotītes un tagad sākat viņu ēst.
Un tad es iedomājos par šīm bumbiņām. Un dīvainākais bija tas, kad šis sāļais vēl nekas tur, bet saldajam, kad es liku minēt, kas ir tas, kas tur kraukšķi, visi minēja rieksti, mandēls, kaut ko tādu. Neviens neiedomājas, ka tas ir puķkāposts. Pie tam biezpiens ir 0,1%. Un labums ir tas, ka šitādi te 1-2 un iebāž mutē. Bet tad, kad taisa to saldo, tad vēl no tā paša ābola, ko mēs liekam apakšā, vajag nogriezt tādas mazas strēmelītes un iedot viņas kā kārtiņus iekšā. Tad vēl atkal interesantāk izskatās. Tas ir, vienkārši pie jebkura dzēriena, jebkur tāda uzkošana. Un ja jūs ņemat uz darbu līdz kaut vai ikdienā, vai tad, kad jums ir kaut kādi svētki, tad, kad ir pierasts, ka darbvietās svintās jubilejas, vienmēr tur tortas, kliņģeri un viss, un tad es arī pats nevaru nociesties un tā. Tad ar šādām te interesantām lietām jūs varat vienkārši pārsteigt. Varbūt būs savādāk, nebūs tas ierastais. Jā. Un tagad tas pats biezpiens. Visparastākā rupmaize. Šī te kuršu maizīte, kurai ir maz tauku procents, viņi ir ārkārt, kā viņi smaržo un cik viņi ir mīksti un aromātiski tādi. Un tad praktiski tas būtu jādara tā kā labāk ir izdarīt to iepriekšējā dienā. Tas nebūs atkal nekas jauns, tas viss jau būs jums redzēts. Šo pašu biezpienu masu. Es teicu, kas tad nav ēdis maize ar biezpienu, vai ne? Te jau, kas te ir redzējuši ilgāk, jau nāk un tās bildes, kuras tur gatavoju, tur jau šitas viss ir bijis jau nobildēts. Tā. Es tāpat kā sirmais laizos visu laiku. Tātad labāk būtu, ja šāda maizīt būtu ietīta folijā un ielikt ledskapī jau iepriekšējā vakarā, tad, kad jūs to gribat kaut kur izmantot. Nu, un tad tas savādākais, kas ir tā, viņu vienkārši sagriež. Es tagad griezīšu tā, lai tā, tā. Un tad šo maizīti, ja viņi grib tā kā vienu kumosu uzskodiņu, ja, tad šādu te maziņu. Tās formiņas varbūt dažādas, ja. Redziet, grūtāk ir ar šitādu te, ja, bet arī viņu var uzlikt. Katrā ziņā tos kumosiņus, cik lielus jūs gribat, vai jūs gribat vienai uzskodiņai, vai šitādi, jūs redzēsiet, kāpēc es pirmkārt lieku viņu šitā, lai arī redz, ka viņi ir tāda kārtaina, bet šeit atkal var izdomāt vienalga, ko jūs tai maizītei vēl liekat klāt. Ir starpība, vai bērnam es iedošu sviestmaizi rokās, vienalga kam, vai šādas te sviestmaizi mēs neuzliksim tādu biezpienu maizi uz galdu, bet šitādus uzkožamos mēs uzliksim uz galdu. Pirmais mēs vienmēr rādam ar acīm, un ja tas skaisti izskatās, tad skaisti, ka mums gribas uzreiz ēst un gribas pamēģināt. Tātad redziet, tas pats uz darbu. Es varu paņemt savu sviestmaizi, laižat atkal atkārt. Varu paņemt līdzi savu sviestmaizi, bet varu paņemt kastītē šādi sagrieztus. Vēl ir tā, ka šīs te maizītes var durt cauri ar iesmiņu. Un tad iesmiņu galos vēl var vai olīvīt, vai šampiņoniņu. Izdoma ir bez gala. Doma ir tikai par to, ka parastu primitīvu lietu var ēst viņu kā maizes riku un var viņu uztaisīt par mazu smuku uzkožamo, ja? Un tad ir tas attaisnojums, kāpēc es neēstu uz kafejnīcu, jo man ir līdz šādi smuki uzkožamie, kāpēc es nepērku tortu un kliņģeri, ja? Kad man gribējās pašai, kā saka, pielikt savu roku klāt, lai jūs padzienātu.